Jelgavas svētbirzī gula ziedi uz simboliskiem sliežu gulšņiem. Tajos iekauti tos 688 Jelgavas apriņķa iedzīvotāju vārdi, kuriem nebija lemts atgriezties no izsūtījuma. Bija sniegota ziema, 25. bija sniegs, iebrauca ar ragavām cilvēku un paņēma veco tēvu un veco māti. Mēs tādā pašā mājā dzīvojām, Glūdas pagasta krastiņos. Mūs nepaņēma. Uz skolu man to dienu nepalaida. Klases biedri domāja, ka es arī esmu aizbraukusi. Vecā māte bija aizbrauca. Viņa bija Omskas apgabalā. Vecā māte bija ļoti slima pa ceļam. Nezinu, kā viņa izdzīvoja, to neviens to nezina. Te jau vēl citi rādi, kas bija. Vai ne, viņa teica, nesaprotu, kā viņa izdzīvoja vispār. Tēvu aizveda, kā tūlītās ienāca 41. gadā. Viņš bija armijā, bija dienējis Maskavā, atašejs, un viņš bija otrā sarakstā. Es jau tēvu neesmu redzējis, kā viņu apcietināja, tā aizveda, un viņš ir miris Vietlāgā. 1949. gada 25. martā no Latvijas tika deportētas vairāk kā 13,000 ģimenes, tā skaitā sirmgalvi un bērni. Jau ceļā uz Amūras, Omskas un Tomskas apgabaliem bojā gāja 183 cilvēki. Godināt upuru piemiņu Jelgavas svētbirzī bija ieradušies arī pašvaldību pārstāvi. Mūsu pienākums ir vienmēr pulcēties šajā pie šā piemiņas akmens, godināt tos cilvēkus, kuri tiešām ir tajā laikā parādījuši savu varonību, izturību un pazemojumu izturējuši, un atgādināt mūsu bērniem par tām baismām dienām, kādus ir pārcietuši latviešu tauta. Augstais pavasara vējš plosīja sveču liesmiņas, tāpat kā skaudrās atmiņas, tā laika acu liecinieku sirdis. Mums izveda visu ģimenīti. Vecam tēvam bija 92 gadi, un tas palikās tur vienīgais. Visi mēs atgriezamies. Cik jums tolaik bija gadu, kad aizveda jūs uz Sibīriju? 9 gadi. Un tēvs nebija mājā, mamma viena pati un paņēma mūs. Tēvs bija meža darbos, un faktiski tāds labs cilvēks bija, kas aizbrauc viņam pakaļ un pateica, tava ģimene pagastmājā, tu kā gribi, vai mūc, vai brauc man līdzi. Tēvs atbrauca līdzi tam uz pagastmāju, un tam mūs aizved uz Auci. Tur salika lopa vagonos, un tam mēs ceļojām. Tur mūs aizved līdz Omskai, tad salika mašīnās, aizved uz rajonu centru. Tad tur bija tāds iespējas tā kā vergu tirgu. Jo mums bija tēvs, māte, vecais tēvs, un mēs 4 māsas strādājošie mazi. Tad mūsu pašus pēdējos, var teikt, ka paņēma. Un vēršu pajogos, aizved mūs uz ģerevņu. Tas vecais tēvs viņš tāds stipris mums bija, bet bija bats, un viņš zaudēja samaņu. Tā arī pēc nepilna gadiņa viņš arī aizgāja.